Čau, Raivis te un kopš 2010. gada es strādāju tikai pārdošanā. Simtiem apmācīti pārdevēji pagājušajā gadā strādājot vienā no pasaulē lielākajām pārdošanas apmācību treniņu kompānijām. Es savācu tuvu 1 miljonu darījumos. Un tagad es būvēju pārdošanas sistēmas uzņēmumiem tepat Eiropā un arī Amerikā. Un šodien es gribu aprunāties un tev izstāstīt 3 svarīgas lietas, kuras tev potenciāli palīdzēs uzlabot savu sniegumu pārdošanā, ja tu vienkārši darbojies pārdošanā. Un šīs lietas neesmu izdomājis es viņas esmu apvienojis no grāmatas Atomic Habits. Un tā ir viena no pārdotākajām pēdējā laika grāmatām, kā palīdzēt uzlabot savu sniegumu. Maziņš backstories. Es pats personīgi šo grāmatu klausījos un lasīju tādā miksētā formātā pirms laikam daudzi gadi, 7 kādi. Un es atceros, ka tajā laikā tā lieta, ko es paņēmu no šīs grāmatas, bija 3-2-1. Ja, kad tas veids, kā pirmā lieta gan laikam bija tā, ka šīs mazās izmaiņas, ja es kļūstu labāks par nelielu proporciju vai procentu, un es kļūstu labāks katru dienu, tas ir milzīgs pienesums man. 3-2-1 tehnika, ja, ko es pielietoju tad, kad es biju uz diētas. Ja, tad es pienāku klāt un skatos uz bulciņām. Es skatos, gribētu tos bulciņu nopirkt, un tajā brīdī, lai nesāktos man debate galvā par to, vai es ēdīšu to bulciņu vai nē, es vienkārši noskaitīju savā galvā tā 3-2-1, un es eju un uzreiz ņemu. Es nedomāju vairs to, ko reāli es ēdīšu vai neēdīšu. Un tās bija manas tā laika atziņas. Un tagad noklausoties podcastu, reku šo te Diary of CEO, es nonācu pie vēl pāris foršām atziņām, ar kurām es vienkārši gribēju padalīties ar jums, lai jūs varētu kļūt labāki savā pārdošanā, darbojoties savā uzņēmumā. Un tad viena no šīm lietām, ko es nebiju dzirdējis iepriekš, ir vides ietekme uz maniem jaunajiem paradumiem. Ja? Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka, lai, pieņemsim pārdošanas treniņa pārdošanā, trenēties, pārdot, skatīties saturu, piemēram, par pārdošanu, manu YouTube kanālu, ja? Vai analizēt savus pārdošanas zvanus, vai klausīties labākā pārdevēja zvanus no uzņēmuma. Tam ir jāizstrādā kaut kāds tāds paradums, ka tu to dari. Ja? Un vēl tev arī, protams, ir jāsaprot, priekš kam tu to dari, jāsaprot, ka tev tas dos pienesumu. Ja? Bet pieņemsim, ka tas viss ir, un tas ir gatavs to ieviest. Un vienkārši šo jauno paradumu turēt sev galvā un teikt, kur man ir video, ko es kādreiz noskatīšos, tad, kad man būs laiks. Tā problēma ir tāda, ka visticamākais, ka tas nenostrādās, ka tev vēl ir jāatrod tas laiks, jāatcerās par to video un tā tālāk. Un vai arī, piemēram, jāsāk lasīt grāmatu par lasīšanu. Tā labākā lieta, ko tu vari izdarīt, ir pakārtot savu vidi tā, lai šī jaunā paraduma ieviešana būtu vienkāršāka. Ja? Pieņemsim, lai aiziet uz sporta zāli, tu sakrāmē savu somu dienu iepriekš, lai tu viņu neaizmirst un noliec pie durvīm, lai iziet no mājām. Ja mēs runājam par pārdošanas treniņu, tu noliec to grāmatu, kur tu, pieņemsim, gribi lasīt sev uz galda vakarā. Nezinu, istaba, kur tu nav televizors, PlayStations vai kaut kādas citas lietas. Bet vislabākā metode, kas man likās visā šajā procesā, ir tāda, ka taisīt to habit stacking, kas nozīmē to, ka tu saviem esošajam paradumam pieliec klāt savu jauno paradumu. Ko tas nozīmē? Kad kad tu dari kaut ko, tu izdomā, ka tad es darīšu šo lietu. Un tas reāli atvieglo to lēmumu pieņemšanas procesu, un tu vienkārši saliec vairākus paradumus reizē. Un es īstenībā atgriezos pie šī, un pagājušajā nedēļā es katru rītu dzeru kafiju, ja, un es izdomāju un man tur vienmēr dažreiz iznāk tā, ka es tur pa dienu paspēju pameditēt, un tad grāmatu lasu no rīta vakarā, un vakarā man nepatīk lasīt, man labāk patīk no rīta lasīt. Un tad tas, ko es izdomāju, ir tā, ka tad, kad es aizvedu dēlu uz dārziņu, es braucu un dzeru savu kafiju,
mājās vai pie jūras. Un tad, kad es esmu piebeidzis kafiju vai kafijas dzeršanas vidū, es sāku lasīt grāmatu. Un tad, kad es esmu savas 15 minūtes nolasījis, es vienkārši pameditēju. Viss. Un tas process atvieglojās. Tā kā es ceru, ka tas palīdzēs. Otrā lieta ir jautājums par šiem paradumiem. Es vienmēr esmu definējis savu optimālo, savu augsto mērķi. Es izdarīšu tik un tik. Ja? Un tā, pieņemsim, ar treniņiem, es trenēšos 3 reizes nedēļā. Ja? Pieņemsim, vai mēs runājam par pārdošanas treniņiem. Ja? Es katru dienu trenēšu savus pārdošanas skillus, es apņemos to darīt stundu. Bet tā realitāte ir tāda, ka apkārt ir dzīve un viņa notiek. Un tā mana problēma ir tāda, ka tad, kad es neizdaru tā, kā es biju plānojis, nesasniedzu savas ekspektācijas, es tā kā sevi vainoju tajā, un tā vainas apziņa man neko īsti labu nedod. Un tāpēc tā jaunā lieta, ko es dzirdēju šajā podkāstā, bija tāda, ka Klau nodefinē savu, ko tu vari izdarīt pat sliktā dienā. Un es atceros, kad es sportoju kaut drīzai 140 dienas no vietas, es atceros sevi, ka mans absolūtais minimums bija 25 minūtes laikam, vai 40 minūtes, jau neatceros tagad. Tas bija pirms pāris gadiem. Un es atceros sevi, ka man pat bija temperatūra 38, es slimoju. Es tāpat tās 20 vai 15 minūtes tur uztaisīju kaut kādu stiepšanos mājās. Es tāpat izvilku sevi ārā. Un pateicoties tam, man nevajadzēja pāraut šo straiku, ja to var nosaukt, ar šīm izpildēm 100 cik tur dienu garumā. Tāpēc definē nevis savu ideālo, cik tu izdarīsi, nevis vidējo, bet nodefinē minimumu. Kaut ko tādu, ko tu vari izdarīt katru dienu. Ja mēs runājam par pārdošanas treniņiem, 15 minūtes noteikti var izdarīt jebkurš. Zobus tīrot, no rīta vakarā ejot kaut kur, sēžot uz dīvāna. Ja? Minimumu. Un tajās dienās, kad tu varēsi izdarīt vairāk, papliķē sev pa plecu un pasaki, ka tu esi labākais. Vēl viena lieta, un īstenībā es atcerējos vēl vienu bonus lietu, ko es tev izstāstīšu. Par lēmumu pieņemšanu. Un tas ļoti svarīgi, iespējams, ja tu skaties šo kanālu, tad visticamākais tu gribi kaut ko mainīt savā dzīvē vai arī biznesā. Un man ļoti patika šis salīdzinājums, kad visus dzīves lēmumus visticamākais var salikt vairākās kategorijās. Cepure, frizūra vai tetovējums. Ko tas nozīmē? Lēmums par to, kādu cepure šodien vilkšu, nav tā kā es viņu varu pieņemt brīvi. Man pat nav jādomā. Es vienkārši paņemu krāsu, uzlieku, un ja es negribu, ko es daru cepuri, es viņu vienkārši noģērbu. Ja? Ar matu griezumu ir tā, ka, atkarībā no tām, protams, kāda tev mati, bet ar maniem matiem, tur, lai arī kā es nogrieztu matus, visticamākais 2, 3, 4 mēnešīs, tur varbūt uz liso nodzītos, man mati būtu atauguši. Ja? Un tetovējums, tas jau ir kaut kas tāds, kas paliek gandrīz vai laikam uz visu dzīvi, protams, ja tu viņu tā kā neņem ārā. Un tad bija tā saruna par šo lēmumu pieņemšanu, par to, kur ir veiksmīgi cilvēki un cik ātri viņi tā kā pieņem šos lēmumus. Un man ir tāda sajūta, ka daudzi cilvēki ir šajā tā kā, arī spriežot pēc sevis, ka es esmu dažreiz paralizēts ar lēmumu nepieņemšanu. Un pat ar tādiem nebūtiskiem lēmumiem es mēdzu iestrēgt, un es it kā nejūtu no tā nekādu, redzamu iespaidu uz savu dzīvi, ka tas lēmums nav pieņemts. Bet viņi man paliek prātā, un ja viņi man paliek prātā, tie tērē tā kā manu enerģiju. Un izmantojot tā kā šo frameworku, šo formulu, ir ļoti viegli paskatīties uz visām lietām, par kurām tu tā kā pieņem lēmumus. Ja, ja šis ir lēmums, gandrīz ir kā uzģērbt cepuri, tad tu viņu pieņem uzreiz. Ja tas ir matu griezums, visticamākais tu vari pieņemt šo lēmumu. Un svarīgāk ir pieņemt šo lēmumu ātrāk nekā vēlāk. Tas ir tāpat kā ar pārdošanas treniņiem, ja? Vai iet trenēties, mācīties kaut ko jaunu, darīt vai nedarīt. Samaksāt naudu vai nesamaksāt. Tu nopelnīsi vēl to naudu. Sliktāk būs, ja pēc gada, 2, un tu par to nedomā, tu būsi tur, kur tu esi. Un šeit ir ļoti foršs stāsts par vienu uzņēmēju, par vienu uzņēmumu. To es klausījos vienā savā kaut kādā audio grāmatā, es biju ceļojumā un es noklausījos, un man ļoti rezonēja. Ir uzņēmums, kas nodarbojas ar katalogu izveidu, un viņi strādā ar 2 uzņēmumiem, kas veido katalogus, viņi gribēja viņiem izveidot katalogus, un viņi arī gribēja, lai viņiem izveido šos katalogus ar logiem. Kādus logus viņi ir ielikuši. Pirmais uzņēmējs gada laikā
izlaida vienu katalogu. Kāpēc tas tā notika? Tāpēc, ka katrus 3 mēnešus, kad pie viņa nāca, viņš teica, Klau, taisam katalogu. Viņš saka, taisam. Bet zini, kā ir? Tūlīt safučēsim jaunos projektus un tad taisīsim. Un tā pārdevējs pie viņa nāca ik pēc 3 mēnešiem, un viņi visu laiku pārlika šo procesu. Un tad bija otrais uzņēmējs, kas tad, kad viņam piedāvāja uztaisīt katalogu, viņš uztaisīja katalogu no tām bildēm, kas viņam bija tagad. Un pēc 3 mēnešiem viņš viņu atjaunoja. Un pēc 3 mēnešiem viņš viņu vēlreiz atjaunoja. Tagad jautājums tev. Kā tev liekas, kurš no šiem uzņēmējiem visticamākais progresēja un attīstījās ātrāk? Tam, kuram nebija gadu katalogs, vai tas, kurš bija uztaisījis jau 4? Un pēdējais bonus ieteikums. Ja tu strādā pārdošanā, un viņš arī stāsta par kaut kādu leģendāru pārdevēju, es nepapētīju to bišķi vairāk. Kurš lai pārdot un izdarīt šo savu kvotu, izpildīt, viņš bija paņēmis tādas kā skavas, un viņam bija 100 skavas, un viņš katru dienu nolika viņas vienā tādā turziņā, un pēc katra zvana pārlika šo vienu skavu nākamajā turziņā, un tā viņš varēja vizuāli redzēt, cik zvanus viņš jau ir uztaisījis, un tad, kad viņa darba diena beidzās. Un, manuprāt, šis ir labākais ieteikums. It īpaši, ja tu strādā pārdošanā, it īpaši, ja tev ir jāveic izējošie zvani, ja tavs darbs ir zvanīt, sasniegt cilvēkus, sazvanīt. Es zinu, ka dažreiz tas ir grūti. Tur ir daudz un dažādas lietas, kas tevi kavē. Un tur ir uzņēmuma vadītāji, kas tev nav iedevuši pareizās apmācības skriptus, lai tu varētu labi pārdot. Un tur arī ir tava atbildība, ka tev iespējams tas neizdodas, tāpēc, ka tu vienkārši neesi to tev nav bijuši pareizie treniņi. Ja? Un ja tev vajag palīdzību ar to, tad tu noteikti vari sazināties ar mani. Te apakšā ir pogas manā uzņēmuma mājaslapā vehis.com ir informācija. Nāc un prasi un skatīsimies, kā es tev varu palīdzēt. Bet tas atgriežoties pie šīs spēles princips, ka tu pārliec vienu šo skavu no vienas kastes uz otru, tev dod šo vizualizāciju un spēli, ka tu to izdari. Bet pats svarīgākais ir tas, ka tu esi nodefinējis to, cik tu izdarīsi. Tas ir tas, ko tu vari ietekmēt. Tu zvanu skaitu vari ietekmēt savā dienā. Un kad dienas beigās tu sev vari pateikt, ka tu esi malacis, ka tu esi izdarījis to. Un tas ir pats svarīgākais. Jo daudzi pārdevēji neizdara pat tik daudz. Viņi iztaisīs 10 zvanus, būs sarūktināti par to, ka nav atdevis, un pēc tam vairs viņus netaisīs. Tāpēc izmanto šo metodi un izstāsti, kā tev tas izdosies un padosies. Nu, lūk, un šīs pāris lietas šajā īsajā video, cerams, ka viņas būs noderīgas, un ja tu esi noskatījies šo video tik tālu, man ir liels prieks par to, ka tu esi te ar mani un skaties visus šos video līdz galam. Ieliec obligāti īkšķi uz augšu lejā, tas palīdz algoritmiem. Ja tev patīk tas, ko tu redzi, obligāti uzspied subscribe pogu, jo zini, kā ir, šajā kanālā video iznāk katru nedēļu nemainīgi trešdienās. Paldies tev un tiekamies nākamajā video.